Čau visiem apakaļ, jaunajā video, jaunā nedēļā. Šodien atkal būs vlogs jums no manīm. Pulkstens jau tūlīt būs 1. Es tikai tagad sāku kaut ko filmēt, jo rīts ir bijis diezgan darbīgs. No paša rīta es piecēlos un tad arī man bija uzreiz Zooms. Man bija Zooms elpas kursos, kur mēs šodien mācījāmies par iegurni un visu par un ap to. Viņus apzināt, atslābināt, mums vispirms ir kārtīgi jāsaprot, kur tad tie ir. Jā, līdz ar to pabeidzu tur tā, sataisījos nedaudz, lai es vispār izskatītos pēc cilvēka, apģērbos savās mīļākajās Karlsona biksēs. Tagad beidzot ir laiks iet ēst. Man kafija jau tūlīt būs izdzerta, bet pēdus vēl es neesmu paspējusi, bet tātad šī video plāns ir atkal vienkārši ar jums pavadīt šo dienu. Plānā man ir satīrīt virtuvi un apliet manas nabaga puķītes. Un tad vēl ir dažādi veikalu skrējieniņi, ko mums vajag nopirkt, sapirkt. Un varbūt to es darīšu vien pat, varbūt es sagaidīšu Mareku mājās. Tad jau manīsim, cik daudz laika man aizņems vispārējais šodienas ieplānotais. Un es sveicināts apakaļ un es ceru, ka tev patiks. Un jā. Es nezinu vispār, kā būs šajam video ar gaismu, jo šodien ārā ir ļoti apmācies un ļoti mīlains laiks. Līdz ar to es ceru, ka video kvalitāte būs ok. Jā, man ir jābūt pilnīgi godīgai. Es gribēju taisīt savus avokādo maizītes, bet tie tāpēc, lai jums būtu kaut kas jauns, lai kuro reizi jau neatkārtotos viens un tas pats, tad taisīšu savādākas brokastis, kas būs manā putra. Manas brokastis ir gatavas, tā ir manā putra ar banānu, avenēm un sēklām un šokolādīti kausētu. Jāatzīst, ka pēc ēšanas es gan iegribu nedaudz sociālo tīklu pasaulē un šobrīd izskatās, ka šis nebūs vienas dienas vlogs, jo es esmu safilmējusi tieši neko, ka šis būs vairāk dienu vlogs, tad jau redzēsim 2 vai vēl vairāk. Tātad viena no lietām, ko es šodien gribēju izdarīt un par ko jau es video sākumā runāju, bija satīrīt virtuvi, kas ir notīrīt, iztīrīt visus plauktus, izmazgāt cepeškrāsni un tādas lietas. Jā, tas ir tas, ko es šobrīd izdarīšu. Godīgi sakot, man ļoti negribēs. Šodien ir tāda sajūta, ka man gribētu tos slinkot visu dienu. Bet kaut kas jau jāpadara ir. Sāksim mēs noteikti ar trauku mazgāšanu, bet kamēr es mazgāju trauks, es uzlikšu lūpu maskiņu, jo man tāda ir, un savus lūpas man noteikti arī ir. Šī ir mitrinošākas, un lai man būtu tvirtākas, un kādas tik vēl ne lūpiņas. Pirmais es noņēmu šīs kastes. Vienā mums ir sausie ēdieni, sausie kaut kas, un otrā kastē mums stāv tehnika, tā es to varētu nosaukt. Es nezinu, kas mums ar Mareku kaiš, bet mums ļoti garšo tostermaizītes, vai ne? Mēs tostermaizītes, es teiktu, ka salīdzinoši bieži taisam, bet mums ir kaut kāda problēma, jo šis jau ir otrais tosteris, kuru mēs saplēšam. Tā kā mēs viņu ielaužam, taisot ciet, es nezinu kādā veidā. Es pirmo reizi mūžā plēšu tosterus. Šis plauktiņš mums tika uztaisīts kā pagaidu variants, bet mēs tagad ar to pagaidu variantu esam tik ļoti iedzīvojušies, kad ir jautājums, vai mēs vispār nomainīsim viņu. Bet es visu novācu un tagad vienkārši vajag notīrīt. Un tam es izmantošu Pink Stuff mitrās salvetes. Šāds loks. Kā jūs viņu notīrat? Es tikko viņu apgriezu uz otru pusi, tā kā sākumā mēs varam tikt klāt, bet kā es varu tikt apakšai no otras puses klāt? Kā viņu var nomazgāt?
viens no pēdējiem tīrīšanas darbiem virtuvē ir izlietnes tīrīšana. Ja tā godīgi, tad gāzes plīti un izlietne tīrīt visforšāk kaut kādā ziņā, ja tu tur redzi to rezultātu uzreiz. Tā kā putekļus notīrīt ir viens, tā kā to es daru diezgan regulāri, līdz ar to tur baigi, ko pamanīt, izmaiņas nav, bet nomazgājot gāzes plīti vai izlietni, tu uzreiz redz izmaiņas, nav nekādi pleķi, nekādi plankumi. Es nezinu, ko es tā esmu safilmējuši šodien un ko vispār nē, bet man ir ļoti liela aizdoma, ka man ir nenormāli daudz safilmēti timelapsi. Es ceru, ka tur izdosies kaut ko sakarīgu savilkt kopā un ka jums būs interesanti skatīties. Tagad es paēdīšu pusdienas un paskatīšos ģimenburkā, jo ir sākusies jauna sezona. Mariks ir mājās. Viņš ir paēdis, viņš ir nomazgājies un kur mēs tagad braucam? Tagad mēs braucam uz Pepko, pēc tam uz Depo, tad uz Ksenukai. Mēs meklējam žalūzijas. Jā, mums vajag nopirkt žalūzijas un vannas istabai jaunu ūdens krānu. Šodien arī pusdienas laikā aizbrauc nopirkt Hot Wheels mašīnītes. Pārdā viņš pats varēs papļāpāt vēlāk, kad mēs izkāpsim no mašīnītes. Tātad, mēs esam atpakaļ mājās. Tagad mēs jums rādīsim mūsu haulu. Jā. Viss, ko mēs nopirkām. Es pastāstīšu par savām mašīnītēm, ko es šodien nopirku. Liels paldies manam plagam, bet man ir mans plags tajā Pepko. Liels paldies tev. Jā. Šautauts tev. No citiem veikliem arī cilvēki varētu iesaistīties. Jā, Depo, vēl Depo es gribētu. Marekam uzrakstīt čiepiņu, un viņš šodien jau pusdienas laikā bija jau Pepko un sapirka 11 mašīnīt. Širāda. RS2 Fire. Mercedes-Benz OG vecais. Man ir 3 šitās, jo es turā taisīšu kaut ko. Es vēl jums neesmu stāstījis. Fire. Mēs bijām Merē, jo Merē ir Mareka mīļākie cepumi austiņas. Un es vienreiz nopirku, jo es labi meiteni un rūpējos par viņu. Un viņš man pārmet, kāpēc nopirku tikai vienu kastu? Un Mareks nopirka 3 kastes. Ja pēc mēneša viņš ir kā bumbiņa, jūs zināt, kāpēc? Tad Mareks paņēma šos pamēģināt. Arī Merē, es gribu pamēģināt tikai. Tad mēs nopirkām garšvielas. Šitie man nenormāli garšo. I love these thingies. Nu, ir diezgan garšīgi. Testus taisīsim. Varbūt Edī kaut ko ir aizmirsus. Delicious. Šitās tūbiņas tests Meres tūbiņām. Zebrām. Tur ir pildījums, atsoļu. Jā, tur ir. Tā kā trubiņi. Tas viss bija Merē un Pepko un Rimčikā. Un tagad mēs pārceramies uz Depo. Mēs nopirkām šādus 2 komplektus. Tad šīs ir mūsu izvēlētās pašas žalūzijas. Kā jūs redzat, viņas mēčojās ar background. Jā, ar sienu. Un tad mēs nopirkām krānu. Mēs nopirkām ūdens krānu vannas istabā. Viņš jau kādu laiciņu ir saplīsis. Nopirkām jaunu. Bet tas bija mūsu hauls. Yes, sir. Labrīt, nākamajā dienā. Šodien no rīta es piecēlos un man atnāca ziņa to, kad mūsu Šteina paciņa ir atnākusi. Un es izdomāju to, kad es varētu viņu attaisīt ar jums vaļā un paskatīties, kas tur ir. Šteina hauls. Pirmā lieta ir statīviņš jauns. Es īsti nesaprotu, ka... Sadījums ir šāds, tad jau redzēsim, šīs dienas laikā izmantosim, pamēģināsim, bet jā, vienkārši statīvs, kur var grozīt uz visām pusēm. Stingrs taisns, jo šī brīža statīvs mums ir tripodiņš, un tā kā viņš turās pēdējām dzīvībām, viņš uzsās uz visām debes pusēm. Tālāk ir man krekls, balts grūtnieču krekliņš. Man ir tāds dalīts domas, varbūt viņu vienkārši vajag izkludināt, varbūt man šķiet, ka man vajadzētu izmēru lielāku, jo tā kā
šim būtu jābūt zem krūtīm, bet viņš noteikti nav zem krūtīm. Šis noteikti varēja būt labāks. Varbūt viņš vienkārši ir jāizgludina, es nezinu. Tālāk mēs pasūtījām mazajam cilvēcim. Te ir daudz lietas vispār mazam cilvēciņam, kur pa nakti viņu ieliek čučēt. Bet vispār, cik es te apkārt esmu klausījusies, ja nu vienīgi es nerunāju ar amerikāņiem, jā, tad visi saka, ka bēbīšiem nemaz nepatīk, ka viņš tā pa nakti kaut kur ieliek iekšā. Bet, šis ir liels. Kāpēc viņš ir tik liels? Domu jūs sapratāt, viņi te vienkārši ieliek, viņam rociņas ir ciet un kājiņas ir ciet, un tad viņš pa nakti čuč šajā iekšā. Ļoti, ļoti foršs materiāls, ļoti mīksts. Tas tās ļoti liels nav. Viņš it kā skaitās bēbītim no dzimšanas, bet vai bēbīši piedzimst tik lieli? Tād mums ir mikrofoniņi. Nu tad jau manīsim šo. Es atstāšu Marekam, lai viņš viņu iztatē un visu parādīs. Tālāk mums ir lacītas, siekalu lacītas, es nezinu, maziem cilvēciņam. Šitai ir no muslīna audumiņa, bet viņi ir tik smukiņi ar lācīšiem. Brūns, bēžs ar sirsniņām. Nu, tās vienkārši ko uz kakliņu uzliek, un man vienkārši ļoti patīk tie dizaini. Tālāk. Šī ir kaste mitrijām salvetēm. Vienkārši, lai smukāk izskatās uz changing table, tad es vienkārši pasūtīju kastīti, kur ielikt tās salvetes. Iztīsies estētiskāk. Te ir barošanas krūšturi, 3 dažādi. Vienkārši parasti barošanas krūšturi. Smukās krāsiņās. Tālāk es pasūtīju dvielīti. Šausmīgi mīlīgs. Parasts dvielītis ar kapucīti mazam cilvēciņam. Arī ļoti mīksts, tāds foršs. Tālāk mums ir gaismiņa. Tūlīt paskatīsimies, vai viņi vispār strādā. Baterijas mēs ielikam. Bet es teiktu, ka ir labāk, nav? Es atstāšu, priecājieties par labāku apgaismojumu. Pamēģināju pasūtīt naktslampiņu, tad, kad mazais cilvēciņš pa nakti piecelsies, jo tā gaisma, kas mums šobrīd ir, viņa izgaismo visu istabu. Līdz ar to, ja es ieslēgšu tādu gaismiņu, kas izgaismo visu istabu, mazais cilvēciņš vienkārši apakaļ gulēt neaizies. Bet jā, viņa ir uzlādējama gaismiņa. Viņa var stāvēt uz changing table vai tā kā blakus kaut kur 3 dažādiem šiem toņiem. Es teiktu, ka very good. Par tādu cenu, kādu es viņu nopirku, ļoti labi. Tālāk mums ir LED gaismiņas ar baterijām, kas ir Mareka projektam tieši tam pašam, kam viņš vakar nopirka tās 3 Mustang mašīnītes. Gan jau, ka daudz par ātru un ka mums vēl nemaz nevajadzēja, bet es pasūtīju šos silikona, ko uzliek uz asiem stūriem pa māju. Tā kā pie galda mums viesistabā un kumoda. Maziņš cilvēciņš nevar savainoties. Labāk ātrāk nekā nekad. Tālāk. Mums ir tāpatās, kā bija tās lacītes. Tad mums ir arī parastās muslīna lupatiņas. Uz pleciņu uzliek katraudziņai un arī tieši tā pati sērija. Tālāk es pasūtīju piena šos maisiņus, jo man liekas, ka tā vispār nav atšķirības no kurienes tu sūti tā kā viņus. Jo, piemēram, tieši šitie paši maisiņi tāpat tā kā viņi izskatās tieši tas pats, tas apraksts, viss. Es viņus sūtīju 220, un viņi maksāja kaut kādu 11 eiro, kaut kas pa 30 maisiņiem. Bet tā pašā laikā pilnīgi tas pats produkts. Šeinā es samaksāju kaut 3-4 eiro par šito iepakojumu, arī 30 gabalu. Kāda ir atšķirība? Tas ir viens un tas pats produkts. Es nesaprotu. Tālāk mēs pasūtījām kontrasta krāsu kartiņu virtenīti. Arī mazam cilvēciņam. Es domāju, ka viņi tā kā grāmatiņi būs. Šito var piesiet, tā kā pie gultiņas vai kaut kur, kas man liekas štatīgi forši. Jo no sākuma jau tu to bēbīti noliec un viņš tā arī čuč. Baigi nepārvietojās un tad viņš vismaz redzēs. Te ir arī spogulīts, kas ir ļoti forši. Tālāk es pasūtīju sev grūtnieču legingus. Jā, parasti legingi ar iešuvi puncim. Es ceru, ka viņas man derēs, jo viņas izstās diezgan garas. Un es esmu īsa. Es nezinu, man liekas ļoti forši. Viņi ir ļoti stingri un, jā, viņiem te ir arī kabatas. Viņi strādā kā sporta legingi, bet viņi ir ļoti stingri, līdz ar to viņi savāk visu kopā. Un es teiktu, ka
Ļoti forši. Tad es pasūtīju mēneša kartiņas, lai var taisīt bebītim bildītes. Tas ir 1 mēnesis, tur 6 mēneši, 12 mēneši, tad ir arī gada kartiņa un pirmā kartiņa, ko var paņemt līdzi uz slimnīcu bildītē. Vēl ir palikuši tikai dažas lietas. Sūtīju šādu. Ieraudzīju, iepatikās, pasūtīju. Tad es pasūtīju pudeļu birsti. Viņi ir silikona un te nāca vairāk šie uzgaļi. Mums ir lielā birsta, viņa ir silikona. Es nezinu, man liekas silikona ļoti forši. Man reiz liekas, ka tas ir daudz tīrīgāk. Nu, tā kā gan notīrīt, gan visu var. Un tad vienkārši izņemot lielai pudelei, lielajai birstei ārā, te ir kaut kāda maza birstīte. Tad mums ir maza silikona birstīte, kas ir pašām pudeles galiņiem. Parastā pudeļu birstīte. Tad vēl runājot par pudelītēm, es negribu, lai man tā kā pudeles un visi nu, piemēram, pumpi detaļas un vispārējais, lai man vienkārši stāv uz kaut kāda dvielīša vai vienkārši kaut kur uz letes virtuvē, tāpēc es pasūtīju šo. Viņu var sastāvēt un tas ir pudelīšu žāvētājs. Arī tāds ļoti neitrāli toņi, vienkārši tā kā tādi kaktusiņi. Visu var uzkarināt virsū un viss forši izžūs un izskatīsies savāktāk un skaistāk. Pēc manām domām. Vēl mēs pasūtījām pogulīti, kuru pielikt mašīnai. Nu, tā kā mazais cilvēciņš sēdēs otrādi un, ja neviens nesēž aizmugurē, ja es, piemēram, braucu vienu pati ar viņu vai Mareks brauc viens pats ar viņu, tad, lai mēs redzam, kas tur aizmugurē notiek tajā krēsliņā. To es tagad nepakošu ārā. Es domāju, ka šis arī būs ļoti labi. Un tad pēdējā lieta, ko es izdomāju pasūtīt. Cik cilvēki, tik viedokļi par to, kā ir jāgriež bebītim nadziņi. Puse saka, ka ir obligāti vajag šķērīt, puse saka, ka vajag obligāti īlītes, puse saka, ka tas ir vienalga un vēl kaut ko. Es vienkārši izdomāju, lai man nav jāpērk daudz dažādu varianti. Pasūtīju no šeit, paskatīsimies, kā būs. Te ir gan knaiblītes, gan šķērītes, gan bīlītes. Visi iespējams, un te arī ķemītes. Paskatīsies, kas tam mums labāk patīk, un tad jau skatīsies tālāk. Tas ir arī viss. Es šobrīd tikai paskatoties esmu ļoti apmierināta. Man ir ļoti liels prieks par to gaismu. Es nezinu, kā jums, bet no šī skatu punktu izstāsta ļoti liela atšķirība. Tāpēc... Kā jums patīk skaņa? Vai jūs manat kaut kādas skaņas pārmaiņas? Mums ir tagad mikrofoniņi, mums ir gaismiņa, un cerams, ka video paliks kaut kā labāk. Tagad var redzēt visas sejas nepilnības ar tādu gaismu. Es biju pie manikīra, pie savas labākās draudzes. Viņa jau kādu laiciņu ir sākus taisīt nagus, viņai ir savs saloniņš. Es tur vispār nebiju bijusi, jo es kaut kā visu laiku slinkoju ar tiem nadziņiem un vispārējo, bet tagad es pieņēmu lēmumu, ka man vajag atkal atsākt. Izvēlējos, nu galīgi neko interesantu, bet ir vismaz ļoti sakopti nadziņi. Es noteikti iesaku arī jums, ja jūs esat jauni manikīra meklējumos, tad noteikti aiziet pie viņas. Atbalstīsim manu ļoti superīgu draudzeni. Kā arī pats salons, es domāju, ka jūs jau redzējāt, jo es nofilmēju, tur izstāšu ļoti mājīgi un ļoti skaisti. Un pats galvenais, man šobrīd esot stāvoklī, pats galvenais ir krēsls, kurā jāsēž. Jo kopš es esmu stāvoklī, man ir problēmas ar nosēdēšanu, man sāp nenormāli astes kauls un viss. Viņai klienta pusē, kur tu sēdi, ir krēsls tieši tāds pats kā man mājās. Un tas ir nenormāli miksts, so ir ērti nosēdēt. Karčā mums vajag šitādi, šitā vajag vienu atstāt, vienu noteikti no. Jo mums vajag no abām pusēm, mums vajag no abām pusēm, jo šitas ir pārāk liels. That's what she said. Tā, jums tāds ir dažs sekundes, bet mums ir nākādien. Mēs nopirkām to pēdējo detaļiņu, ko mums vajag, lai savienotu veco šļūteni ar jauno šļūteni. Boom, here it is. Pirmais steps, mēs aizgriežam ūdeni, jo mēs mājās plūdzu negribam, vai ne? Vai ne, Hanī? Jā. Bum, vecais krāns. Bet tu gribi, lai es te notīru? Jā. Protams, I did even ask. Tā, lai jaunais krāns jūtās svaigs un clean. Tātad, ko mums vajag? Mīļie cilvēki, sakojiet instrukcijām. Mēs uzliekam krānu, te pa 2 punktiņiem. Ne? Man ir labāk ideja. Mēs ieliekam skrūvītes krānā. Bum, mēs ieliekam otro skrūvīti. Viss kārtībā. Un vēl bišķīt pieliksim. Sākumā būs gumijas. Ok. Skaisti. Jā, mums ir Santa Feins, bet es domāju, kā atvieglo savu dzīvi.
Jums parādīšu, kamēr es šo taisu, ko viņi pilnīgi sēž un skatās. I'm scared for my life. Karoči, mēs siltu aizgriežam, tagad šito paņemsim un iespraudīsim otrajā caurumiņā. Pievienosim vecajam. Karoči, izstās kaut kā tā. Okay. Un... Kā jūs redzat, man šeit ir atvēlēts ļoti daudz vietu. Let's go, dude! Vai jūs to redzat? Es esmu santehniķis. Sākam, paldies, Marekam! Jā, santehniķis. I'm proud of you. Jā. Es šobrīd montējot šo video sapratu to, ka no sākuma man likās, ka man vispār nav nekāda safilmēta materiāla un būs diezgan īsts video. Tad šobrīd, skatoties uz to visu materiālu, video ir pāri 20 minūtēm. Tāpēc arī vairākas lietas es izgriezu ārā, jo man liekas, ja iet tām 20 minūtēm pāri, tad cilvēkiem vairs nav interesi skatīties. Bet es ļoti priecātos par to, ja tu pateiktu komentārās, ja jūs gribētu, lai tas būtu tās 20 un pāri minūtes, vai tomēr īsāk kā mūsu iepriekšējie video. Kā arī video sanāca, manuprāt, diezgan haotisks, tur ir no visa kaut kā pa bišķītim. Bet tāda tā ikdiena tajās dienās mums sanāca, un to arī mēs jums parādījām. Tas, ko es ļoti, ļoti no sirds jums gribētu pateikt, ir tas, ka nebaidieties rakstīt komentārus. Es vienmēr prasu jums jūsu domas un jūsu komentārus, bet jūs to nerakstat YouTube komentāros. Šie komentāri līdz mums ar Mareku atnāk privāti vai arī TikTokā. Tāpēc nebaidieties rakstīt arī šeit jūsu domas un visu pārējo, lai mēs varam uzturēt kaut kādu kontaktu. Mīļš, tev paldies, ka tu esi ticis tik tālu, noskatījies tik tālu. Noteikti iekomentē sirsnīgs emoji komentāru sadaļā, ja tu esi noskatījies līdz galam. Un nebaidies komentēt. Vēlreiz tev mīļš paldies, ka tu noskatījies un tiekamies nākamās nedēļas video, kurš jums būs no Mareka. Mareks viņu filmēs un montēs. Viņš tev paldies. Noteikti piesakojiet, tev patīk mūsu saturs gan šeit, gan TikTokā. Un tiekamies nākamnedēļ. Tadā!